dārgie draugi, dārgā publika, var sakot, baigi smuki jau viss izskatās, jauna mašīna, viss spīd un laistās, nav piesmēķēts, jā, nu svežoks. Bet, dārgais inženieri, jā, sēdies divnieks, no. Es nezinu, zem kāda kaifa tu esi bijis, jā, kādas sēnes tu esi sēdies, tai brīdī, kad tu konstruēji šo automobīli. Jo es pastāstīšu, jā, var sakot, es parasti pa pilsētu iet uz 60, uz 65. Zikā man vienkārši, sirdsapziņa neatļauj, vilkties, kā veids satiksmi. Es tagad, šodien pirmo dienu braucu jauno mašīnu. Iet uz to 60, uz 65 jau, un pēkšņi, jā, pa visu kabīni sāk kaut kādas skaņas nākt ārā, pa visiem mikrofoniem. Es domāju, kas pa štēli, jā, tu karš šācies, tiešām Putins kaut kādu bumbus uzmets. Nē, izrādās, tā mašīna brīdina man par to, ka es pārsniedzu ātrumu. Es domāju, ej tu nost, jā, tagad pa katru pārsniegto kilometru man būs Johans Sebastians Bachs jāklausās, jā, es negribu to, jā, man nav tas vajadzīgs. Tāpēc baigi lielais mīnusiņš tieši elektriķim, jā, kas strādāja pie šīs te mašīnas konkrētās, jo es esmu iepēris jau apmēram kaut divus klopiks, jā, 800 mg ibuprofens, man nepalīdz, jā. Es nezinu, ko es darīšu turpmākās dienas, un tur jāved pie kādiem garāžas čaļiem, pie krieveļiem, lai, iestatījumos, lai noņem šito visu. Tā kā publisks fuj MAN ražotnē, jo šis te it kā nelielais mīnus, bet patiesībā lielais mīnus, un viņš izbojā visu šī te 2024. Gada MAN modeļu būtību. Braukt pa pilsētu uz 50, tur jābūt tādam kārtīgam Anatolijam, un tāpat arī pa visiem pāriem ceļiem. Tik līdz tu kilometru pārsniedz, 2-3 km stundā, tur sākās kaķkurs, jā, visas kabīnes sāk trīcēt. Kaut kāds kārs stāvoklis iestājas kabīnē. Sistēma domā, jā, ka tu ir Anatolijas, bet patiesībā sistēma ir Anatolijas. Un, alternatīvais variants, es uzskatu, ir austiņas, kas ir Samsungam, tāpat arī iPhone'am ir savējās austiņas tautā, viņas sauc pa AirPodiem. Un tas, es domāju, tiešām varētu būt variants ar to trokšņu slāpējošo funkciju. Tu, ka ieslēdz to režīmu, jā, tu neko nedzird apkārt. Tu ej mierīgi savā tonusiņā, jā, klausies kaut kādu muzončiku. Un nav jāklausās visu šitā herņa, ko ir jaunieši tie elektriķi sadomājuši jaunajās mašīnās. Vēlreiz publisks fuj, un ja jūs arī strādājat pa šoferi, neiesaku izvēlēties jaunos MAN modeļus. Tā kā tā, dārgi draugi, jā, veiksmīgi visiem nedēļas nogalīja, kožam ar saprātu, neapbižojam savus žubītes un viss būs zisā. Čau!